Suņu mode gadu gaitā mainās. Tagad Latvijā ļoti populāri ir dekoratīvo suņu šķirnes. Bet vai atceraties, kādreiz, kad pa televizoru rādīja seriālu par Lesiju, ļoti populāri bija kolliji? Tagad šo suņu ir krietni mazāk, bet viņi ir tikpat skaisti, cēli un gudri. Pagājušās nedēļas nogalē Vānis pagasta Straumēnu mājās pulcējās prāvas bariņš kolliju suņu, kas kopā ar saviem saimniekiem bija ieradušies uz aitu ganīšanas aploka atklāšanu. Kollija pēc savas izcelsmes kā šķirne ir veidota kā ganu suņi, un šeit mēs gribam attīstīt un atkal celt saulītē viņu senos instinktus, ganīšanas instinktus. Sākumā sunītis tiek pārbaudīts, vai viņam šis te instinkts piemīt, cik viņš ir stiprs, vai viņš aitu nekož, vai viņam vispār ir interese par aitu. Pagājušajā gadā, rīkojot kolimpiādi, mēs gribējām pirmo reizi šo aitu ganīšanu kollijiem un gribējām aitas dabūt, tā kā iznomāt. Mums neviens nedēļ, jo teica, kā jums taču ir suņi, viņi taču kodīs tās aitas. Bet kollijam ir savādāks sakodiens, viņam ir savādāk tie zobi, viņš nevis kož, bet viņš iekniebj. Lai padzītu, viņš iekniebj. Kā gan šķirne viņi taisīt, nevis lai kostu, bet lai padzītu, pastimulētu to aitu. Pirmos aitu ganīšanas paraugu demonstrējumus šajā sezonā rāda Mārtiņš Vērdiņš un viņa Tefija. Viņa ir 2 gadi, tas ir mans otrs suns. Šobrīd domājams, ka varbūt ne pēdējais, bet katrā gadījumā visi suņi, kas man ir bijuši un kas man būs un kas man ir koļi. Visvairāk iedvesmoja, protams, seriāls par Lesiju. Es esmu viņu noskatījies un kādreiz iedvesmojies tā, ka nekāds cits suņš man vienkārši padomā arī nebija. Un jāsaka atklāt, kad koļi pilnībā attaisnoja to priekšstatu, kas man bija izveidojies. Vīlies es neesmu nevienu minūti. Kolis nav kalpotājs, viennozīmīgs kalpotājs, tas nav karavīrs, tas ir partneris. Mēs kopā kaut ko darām, mēs kopā kaut kur ejam, mēs kopā darbojamies. Ir dažādi suņi, un katram tas ir savādāk. Citam šis instinkts piemīt, citam ne. Piemēram, šī meitene, viņai nepatīk. Viņa uzskata zem sava goda kādu tur dzenāt, un kāpēc viņai to darīt, ja to var izdarīt citi. Bet viņa pēc dabas arī ir paslinka, bet šeit arī ir tas instinkts tomēr izpaliek. Turpretī šiem abiem suņiem šis instinkts ir ļoti labs, un ja instinkts ir mazliet, tad viņu var attīstīt. Ganam, suni ieinteresējam, un suns viņiem ļoti patīk strādāt, jā. Straumēnos suņi ne tikai var mācīties ganīt aitas, bet arī sportot kopā ar saimnieku, trenēties paklausībā un aportēšanā. Kādreiz 90. gados, kad bija DOSAF klubs, kollija skaitījās kā darba suņi. Viņi gāja vienā ringā ar vācu aitu suņiem un citiem darba suņiem un tika apmācīti arī uz aizturēšanu, uz visu pamatdresūru, kā jau tajā laikā bija. Tad nāca modē citi suņi, dekoratīvie, mazāki, ar ko mazāk ir jānodarbojās, ko ir vieglāk, teiksim tā, ar ko nav tik ļoti jāskrien. Protams, ar kolliju arī var pataisīt par dīvānu suni un neko ar to nedarīt, bet tad mēs varam rēķināties arī ar to, ka neaudzināts suns, jebkurš suns var būt bijis arī kollija kož. Sezonas pirmajā ganīšanas reizē gan suņi, gan aitas ir mazliet samulsušas. Es neesmu nekāds ganīšanas pagaidām vēl guru. Es vienkārši esmu ļoti daudz par to esmu lasījis, un mēs ar Tefiju kopā mācāmies šobrīd. Jo, lai ganītu aitas, ir vajadzīgs gan apmācīts gans, kurš saprot, ko viņš dara, gan suns, kurš saprot, ko viņš dara, un klausa saimnieku. Aitas, suns un gans kopā veido sistēmu. Un ja sistēmā ir līdzsvars, tas tad, kad aitas stāv, suns guļ, saimnieks priecīgs. Suņa un saimnieka uzdevums ir atjaunot kārtību, atgriezt aitas vajadzīgajā vietā. Tefija un Mārtiņš ir apņēmības pilni un gatavi regulāriem treniņiem. Mēs esam pašā sākumā. Mēs mēģinām atrast to zelta vidusceļu, kad suns netuvojās aitām tuvu, lai viņiem kostu vai aitas varētu viņam kaut ko nodarīt. Bet mēs atrodam to zelta vidusceļu, to komforta zonu, kur suns var atrasties, kontrolēt aitas, sekot līdzi, ko dara saimnieks, un tādā veidā atjaunot atkal to līdzsvaru, par ko es jau iepriekš teicu. Ja mēs esam aitu suns, tad es būšu riktīgs gans.